Ir 6. jūnijas. Jūnijas sākums. Un tik un tā ir hauss. Un, protams, ja jūs sūdzaties, ka jums ir bezmiegs, tas nav bezmiegs. Nekad jau tā nav bijis, ka cilvēks bez pamošanās noguļ 8-9 stundas. Nav tā. Gan maz bērni, gan pamostās, gan veci, visi jau pamostās. Ne katreiz cilvēks to atceras. Viņš ir tādā pusmiegā, bet viņš ir pamodies. Jūs liela daļa mostās ap 3 naktī. Protams, es visu mūžu mostos 3. Gluži vienkārši tāpēc, ka tad ir enerģijas pieplūdums tāds, no ko nevar nejust. Tikai tajā laikā nevajag muļķības domāt, jo tad tās muļķības jūsu galvā arī paliks, un tad atmosties var no rīta un tās muļķības darīt tālāk. To nevajag darīt. Vajag novērst domas, es palasu grāmatu. Tā ir vienīgā reize, kad es ieslēdzu televizoru, un tad es redzu to, ko man vajag redzēt. Cik vienkārši. Un to, ko man nevajag, to es nemaz neredzu. Bija šonakt lietus. Mans runcīts Sniedziņš arī izgāja 4 no rīta ārā, bet ļoti ātri bija atpakaļ. Tie citi jau arī gāja ārā, un viņi tikpat ātri bija atpakaļ, jo kaķīšiem tā kā nepatīk slapjums. Es gan piedraudēju, ka manā gultā nav brīvnāga, bet viņš iekāp manā gultā. Paliku pleda apakšā. Tā, viņš arī tur gulēja labu laiku. Es jau neesmu no skopajiem. Pledu var izmazgāt. Bet kaķīts ir mīļš. Un kāpēc ne? Ja mūsu kaķi ir tie, kas ir atnākuši paši meklēt glābiņu un palīdzību, un tā viņu mīlestība ir tik cilvēciska un tik pasakaina, ka var rakstīt grāmatas un pasakas par kaķiem, jo katrs te ir cilvēks, un viņi visu saprot. Ko es varu novēlēt? Lai cilvēks saprast tā, kā dzīvnieks saprot viens otru, tā kā pasauli ir iekārtot. Ja kaut ko nezini, tad vajag pajautāt, runāt vajag. Tikai dusmoties nevajag. Dusmas ne tikai bojā skaistumu, dusmas bojā arī veselību. Aizvainojums ir viens no iemesliem, kāpēc sāk vairoties vēža šūnas. Ja šodien tik daudziem ir trombi, jāņem kājas nost, un, protams, tās ir nopīpētas kājas. Varētu baudīt pensiju, bet nekā. Un tik un tā būs jāskatās. Mums tā viegli prāti tur stāsta par orgānu transplantāciju, bet tā dzīve ar svešu orgānu nav izklaide. Ir jālieto medikamenti, ir jāskatās, ir jābūt kārtībai, un ja tas nav, tad nekādas nākotnes arī nav. Nekas jau nav tik vienkārši, tas viss ir ļoti komplicēti. Un atkal daudzi nenovērtē, ko mūsu valsts dod mums bez maksas. Un varbūt bez maksas nemaz nevajadzētu, jo to liela daļa nenovērtē. Mēs esam vienīgā valsts, kur ir tik garš bērnu kopšanas atvaļinājums, bet vai mēs to varam atļauties? Mums viss ir, tikai mums ir tā daļa, kas saka, ka viss ir slikti. Te nekas nav slikti. Protams, tas lielais troksnis ar droniem ir uz žurnālistu dvēselēm. Celt traci par nepako. Blakus ir karš. Tas, ka šobrīd Ukrainai ir iespējas. Viņi ir bagātāki, viņi ir gudrāki kļuvuši. Viņu atbalsts ir gudrāks, par to vairs nepļāpā un nestāstīs tai pasaulē, jo ir jāzina, ka lieta, ja ar karu saistīta, ir kara noslēpums, un pretiniekam nav jāzina. Un kad ir šis lūzuma punkts, un lai Dievs stāv klāt Krievu tautai, man viņi ir žēl, jo viņi kritīs dziļā bedrē. Ļoti dziļā. Jā, karmiskie parādi ir jāatstrādā. Šī imperialistiskā domāšana jau Krievu tautai ir iedēstīta no Katrīnas laikiem, un Katrīna bija vāciete, to nevajag aizmirst. Un taisni vācu nācija ar visiem ķeizariem bija šie iekarotāji.
Tas, kad beidzoties Otram pasaules karam vācieši nesamaksāja, bija amerikāņu plāns, un par to visu samaksāja Baltija un Austrum Eiropa, jo mūs visus atdeva Staļina režīmam, lai gan pērienu vajadzēja vāciešiem. Viņi tagad gan staigāja ilgas gadus ar astu kājstarpē, jusdamies vainīgi, bet tas ir par maz. Ebreji vajāja arī cariskajā Krievijā. Bija ebreji grautiņi pirms revolūcijas, un arī pēc. Un viss pamatā jau bija tikai skaldība. Tā tauta ir ļoti strādīga un gudra. Un viņi krāja kapēciņu pie kapēciņu ļoti gudri. Un tikai skaudība un mantkārība lika piedalīties arī mūsu bāliņiem ebreju šaušanā. Nekas vairāk. Mantkārība. Bet tad pašiem vajag strādāt vairāk. Pašiem vajag mācīties. Tas, ka mūsu priekšgājēji jau 19. gadsimtā savus bērnus sūtīja mācīties un nebija nekādi bagātnieki. Nu nebija. Un uz Tērbatu pat ar kājām gāja. Tie, kas tika Peterburgā, tiem jau kaut kāda nauda bija. Un ja tā, tad Stradiņa kungs par mediķi kļuva Kijevā, ne Latvijā. Tas, ka mums ir jāsakārto, mums vajag labu izglītību, bet mums tādas nav. Mums ir papīri par izglītību, bet nav zināšana. Un zināšanas ir jāsāk no apakšas, sākot ar 1. 3 klasēm. Ir jāpanāk, lai bērniem gribētos uz skolu iet ar prieku, nevis ar šausmām. Un to var izdarīt. Visu vajag vienkāršot. Nevis tik ļoti sarežģīt kā tagad, ka neviens neredz tam jēgu. Ne skolotāji, kuriem atskaites jāraksta, un, protams, nekas nav mainījies kopš padomu laikiem, jo skolotāji raksta, kā vajag, un dara, kā bērniem labāk, vismaz lielu daļu. Tad kāpēc viss šis teātris? Tāpēc, ka sistēma tāda. Un izskatās, kad ir kārtēja reize, kad ir mainīta saskaitāmo kārtību, bet iznākums ir tāds pats. Un nekas, šie nebūs tie cilvēki, kas kaut ko mainīs. Ne jau šobrīd ekonomika jāceļ, ja visā pasaulē viņi grimst un brūk, jo uz šiem pamatiem nekas vairs nebūs. Vairāk un augstāk nestrādās. Būs labāk un ilgāk jāražo. Tā kā tas bija senāk. Kad apo bija tāda, ko var novalkāt ilgi un dikti. Nu tad kāpēc mums parok un dedzina dzīvnieku ādas? Mums tik daudz izkūpa gaisā jau šo 30 gadu laikā. Tagad šķeldo, bet to agrāk arī varēja. Vai tiešām nevienam neienāca prātā? Laikam jau ne. Vai te tie izglītības ministri, kas ir 30 gadu laikā bijuši, nepadomāja, kad jau 30 gadus atpakaļ vajadzēja bērndārzos latviešu valodu un nekādu kašķu nebūtu bijis. Tas būtu bijis pakāpeniski un saprotami. Bet ne, vajadzēja tak politiku taisīt, vajadzēja tak kašķi taisīt, lai varētu dižoties un viens uz otru ar pirkstu rādīt. Nu, gandrīz kā tītari uz mēslu čupas. Man nav citu vārdu. Tas šobrīd liekas tik smieklīgi un tik dumķi. Bet ir izaugusi jaunā paudze, un viņiem ir sadzimuši gudri bērni. Un viņi katrs jau zina, par ko viņi ir piedzimuši, un tā ir mūsu laime, jo tad mēs to arī vēl pieredzēsim. Un mēs pieredzēsim, mēs daudz ko pieredzēsim. Bet tagad dzīvojiet ar domu, ka tik slikti jau mums nemaz nav. Lai jums laba doma galvā rodas. Tā?